29. oktobrī konferencē Oskars Kļava prezentēja Talsu novada pašvaldības pirmos soļus jaunas metodas izmantošanā, kas turpmāk ļaus veikt kvalitatīvākus projektus. Tradicionālo mērlenti jau 4 Talsu novada publisko ēku siltināšanas projektu sagatavošanas procesā nomainījusi skenēšanas metode 3D formātā. Līdz šim par pamatu ņemtas inventarizācijas lietas, kas daudzām ēkām ir gandrīz 20 gadus vecas, bet datus ir iegūt līdz 2 mm precizitātei. Tas bijis viens no iemesliem, kāpēc talsinieki izvēlējušies datus iegūt ar lāzera staru palīdzību. Labs piemērs bija pansionāts, kad pēc skenēšanas mēs atklājām, ka korpusi nobīdījušies gan par 6 līdz 10 centimetriem. Ja. Ar parasto metodu mēs šo te nebūtu atklājuši, nebūtu novērsuši šo te problēmu. Tals ir viena no retajām pašvaldībām, kas izmanto jauno sistēmu, tāpēc ar saviem pirmajiem soļiem pat iepazīstināja 2. BIM fórumā Latvijā. Arī Talsu 2. vidusskola, kuras inventarizācijā pat jaunā metode pielietota, cer, ka šī izvēle nepievils. Jo kvalitatīvāks projekts, jo lielāks cerības, ka šis projekts tiks atbalstīts, un, manuprāt, gan lauciens pansionāts, gan skolas, kurām tiek sagatavot šis projekts, būs ieguvējs. Datu ieguve ar lāzerskeneri ir 30 līdz 40% dārgāk nekā tradicionālās metodes, taču Talsu novads cer, ka sākuma procesā ieguldītie līdzekļi sevi attaisnos un ļaus izvairīties no papildus neparedzētiem darbiem būvniecības laikā. Projektos ir daudz nepilnības un kļūdas, kas būvniecības process, kas kavē līgumu noslēgšanu un būs nodošana eksploatācijā, pat līdz ar to arī attiecīgi vai pašu vai Eiropas Savienības līdzekļu apguvu un rada papildus zaudējumus. Ar skenēšanas metodu var dabūt arī neredzamas lietas, kuras pēc tam ar tradicionālām metodēm jebkurā gadienā ir jāizpēta, bet tas saīsina ļoti šo laiku. Būvniecības informācijas modelēšanas sistēma sākot no 2016. gada būs noteikti kā rekomendējoša visā Latvijā. Kurzemē tā izmantot arī jaunās Liepājas Dzintra ēkas būvniecībā. Baiba Demberga, Kristīna Freimne, Girds Grenevits, Talsu televīzija.